Krīze ir klāt, un es jau labu laiku atpakaļ teicu, ka viņa būs, jo vispirms pirmā pazījuma, ka kapos sāka zagt puķis. Kāds viņas tirgoja. Protams, ne tās, kas uz bēriem tiek nolikts, bet to, ko tiek nest tāpat uz kapiem, tās labākās. Tā ir pirmā pazīme. Tagad ir jāuzmanās. Tirgos, lielveikalos. Neturiet somas uz muguras, nelieciet somās naudas makus. Esiet uzmanīgi. Zog. Un ļoti nopietni zog. Arī bērni. Un tā ir krīzes pazīme. Jo kāds gribēs lētāk. Mums arī pilsētā bariņš čigāņu puiku skrien iekšā centra veikalos un zog alkoholu. Ne jau lai dzert, lai tirgot lētāk. Līdzvainīgi ir arī tie, kas no viņiem pērk un dzer lētāk, ka tik nesanāk dārgāk. Ja mēs kaut ko daram uz citu rēķinu, mums par to ir bargi jāmaksā. Dubultīgi, citreiz 10-kārtīgi. Šobrīd virs mums ir spoguls un var nākt atpakaļ pēc 5 minūtēm. Tad, ja jūs mīlat savu Latviju, nepērciet kontrabandas cigaretes, nedariet Latvijai pāri, jo jūs arī esat Latvija. Atā!